Rīgas Stradiņa universitātes studējošo pašpārvaldes projekta Zaļš ietveros viesojos minētajā mācību iestādē pie jauniešiem, kam spoži acīs mirdzēja degsmes uguntiņa, lai pastāstītu par došanos dabā. Aiziet, skatāmies! Jā, paldies! Dziesmas sajūta, dziesmas vārda sajūta, ko jums raisīja? Uzbūrāt gleznu, droši vien, es pieļauju savā prātā, tur saulaikta, skaisti skati, ziedoša pļava, silts rīts, tāds tas varētu būt. Un tad, esot piedzīvot tik labas emocijas, tad jau tā sajūta arī nerodās, kad gribās kaut ko izdarīt ne tā, lai kaitētu tai videi, kur jūs atrodaties. Tā es pieļauju. Mans šīs sarunas mērķis ir, lai jūs katrs pēc šīs mūsu sarunas būtu kaut mazliet par 10%, tas jau būtu ļoti daudz, lielāki dabas rangeri, savā ziņā. Vai dabas advokāti. Kaut mazliet lielāku ripatiņu, lielāku pārliecību. Dziesmu mums vairs nevajadzēs, tad būs jāpāriet vēlāk pie bildēm. Un tāds dabas rangera piemēra stāsts no manas dzīves bija jāveido, veidoja pārgājienu Jaunkalsnavas pusē. 3 dienas man tas bija jādara, jābraukā, kamēr es izveidoju to maršrutu. Bet es tur staigājot skatos, esiet iespējams redzējuši, kad jaunaudzes ieliek aiz žogiem. Ir kaut kas tāds redzēts? Ar kādu domu? Droši vien viens variants, lai nenozog, bet otrs variants varētu būt, lai brieži un aļņi nenograuž tās jaunās skaistās kotletes, kas trauka viņu acīs kotletes. Tad es ieraugu pie tā žoga, abās pusēs ir briežu pēdas, un nav skaidrs, kā tas ir, milzīgs žogs, un vai tam žogam lec pāri tiešām tie brieži, un kā tas sakars? Tad kā es klaiņoju pa vietām, kur nav ceļš, kur nav takas, varbūt zvēru takas, un tad es paeju tālāk un ieraugu, ka tam žogam ir izgāzusies milzīga egle, vējš nogājusies. Un izgāzusi to žogu. Un tad tie brieži ar saviem ragiem ir izlauzuši tos egļu zarus, lai tiktu iekšā pie tām jaunaudzēm. Un, ja ieskatījās dziļāk, arī tiešām tās jaunaudzes varēja redzēt, ka ir apgraustas. Un, ko tādā situācijā varētu darīt? Jūsuprāt? Dabas rangers, dabas advokāts, droši vien piezvanīt mežniecībai un pateikt, kad jums šeit grauž jaunaudzes no otras puses nost, kur jūs neredzēt. Tā arī tika izdarīts, un šis žogs tika ļoti ātri salbots. Tas ir viens no variantiem, kā jūs varat būt dabas rangeri. Un tas nav jūsu īpašums, bet kopējā sabiedrībā mēs dzīvojam. Tas ir līdzīgs stāsts, ko stāstīja Mārtiņš Ķibilds. Ja tu savu balkona pilsētā uztaisīji nesmuku skatu, tad visiem cilvēkiem ir jāiet garām un tas jāredz. Tā arī līdzīgi ir dabā. Tas dabas ranger stāsts. Un amizantais stāsts, ka tie brieži turpat pie tā žoga ārpusē bija gulējuši. Tur vēl bija, kad es atnācu, vēl bija siltas tās vietiņas, gultas vietas, kur, acīm redzot, viņi dzirdēja, kas nāk, un tad viņi pazuda. Protams, kāpēc klaiņot projām no augošām delikatesēm. Un tas ir tāds stāsts. Otrs variants dodoties, ne tikai dabā vispār, tad, kad jūs kaut ko dariet, vismaz es sev, nav pareizi visu laiku teikt jūs, jārunā par sevi varbūt. Es sev cenšos nodefinēt, kāpēc es to daru, kurp es eju, un kāds ir tas mērķis, kāds ir virsmērķis. Egoistiski tikai un vienīgi domājot par sevi, vai tomēr tam visam pasākumam piedot kaut kādu virsmērķi. Šodienas, piemēram, virsmērķis, lai šī saruna nepaliek tikai un vienīgi šeit dažu cilvēku prātos, kas nav maz. Arī ja šeit atnāk viens cilvēks, tad ir līdzi Haralds, kurš šo sarunu mēģinās ielikt arī skatāmā video formātā. Tad to varēs skatīties vairākas reizes. Un kā tad var zināt, kur iet? Esiet dzirdējuši par aplikāciju LVMGO. Tas ir jūsu mājas darbs.
Kur ir jūsu pierakstu blociņi? Telefonos pierakstiet Latvijas valsts mežu aplikācija. Tur jūs varat redzēt, kur ir Latvijas valsts meži, jo Latvijas valsts meži ir tie, kas paši aicina doties mežā. Un tajā aplikācijā jūs varat redzēt visus dabas liegumus, vietas, kur nevajag iet. Tieši tik vienkārši. Kur nevajag būvēt teltis un tādas vietas. Un tad ir vēl viena brīnišķīga aplikācija. Saucās kadastrs.lv. Jā, tur arī nav problēma. Privāta īpašums. Pašvaldība. Un savus maršrutus, savas dabas aktivitātes es ļoti cenšos arī aicināt ciemos nerīkot tur, kur ir kādi dabas liegumi. Tāds spilgts piemērs ir Ļaudona, kurai riņķī ir dabas rezervāti. Un aicinu ciemos, tāds, mums te nav kur aiziet, bet atradām, kur aiziet. Tā jau nebija. Arī bija aicinājums taisīt nakšņošanas piedzīvojumu Gaujas Nacionālajā parkā. Lai arī cik tas maksātu, princips tomēr neļauj to darīt. Tas ir tāds variants. Lūk, tagad mēs varam par nazīti. Nazīts bija pieminēts. Kā jūs domājat, kāpēc līdz ir vajadzīgs nazīts mežā? Visu. Jā, labi. Piemēram, šāds nazīts reāli atrodams Latvijas valsts mežos. Vislielākā iespējamība, kur es zinu, jūs varēsiet šādu nazīti atrast Ērgļu apkaimē. Pagājušajā gadā Māris Auta tādu atrada. Šis nav mežā atrasts, bet tieši šādu pašu viņš atrada arī mežā. Tas ir tas, ko jūs varat arī meklēt krūmos. Tas ir pasaules kariņi mantojums, militārais mantojums. Tā, ja vēlās. Šim nazim ir tas stāsts par to, ka tā poga vēl joprojām ir pietiekami stingra, lai arī tas nazis ir ražots, paši ieraudzīsiet kādu. Tas ir vēl viens uzdevums. Pietiekami stingri. Un tad par to nazīti. Un tagad mēs atveram pirmo bildi. Jā, pirmā bilde. Tā. Ir saprotams, kas tur ir. Tad atveram nākamo bildi. Piemēram, šīs. Šādas stāstas īpaši apdzīvot vietu tūmā var ieraudzīt ļoti daudz un dikti. Un tagad man laikam nebūs jārunā parāda nākamo bildi. Jā, šis arī noteikti nav arī šis ir. Labais tonis par to, kā nozusties mežā. Viena lieta, ja jūs uzliekiet šādas norādes, tad atcerieties viņas arī nolasīt nost. Savādāk man tas ir jādara. Tas attiecās arī uz tādiem sēņu ogu uzpircējiem, partijām, kuras ir gatavas aizbraukt tikai pirms vēlēšanām uz ļoti tāliem Latvijas nostūriem. Droši. Tad nākamo apskatāmies. Šeit ir atbilde, kāpēc vajag līdzi nazīti. Lūk, tas ir tas iemesls, kāpēc vajag līdzi nazīti. Visbiežākais variants, kāpēc man ir nepieciešams nazīts līdzi. Atbrīvot to augošus kokus no dažāda veida apsietiem, striķiem, virvēm un tam līdzīgi. Jo tuvāk pilsētai tie meži ir, jo visbiežāk. Līdzi nevajadzētu uz mežu ņemt līdzi arī plasmasas savilcējus, tos, kurus ātri savilkās vienreiz lietojumiem. Tas ar tā kā nav labais tonis, tad, tur neko neiemācās. Ja ar virvi tomēr ir jāmāk uzsiet mezgliņš, kurš neatsienās, tad plasmasas savilcēju tur neko. Labi, šķiram tālāk. Tā. Šeit būs stāsts par norādēm. Kaut kāds sporta orientēšanās pasākums. Iespējams, it kā, kur tu skrēji Stirnbuku? Kurš tu skrēji Stirnbuku? Kā ir Stirnbukas salas pēc sevis visas norādes, vai nē? Man liekas, ka jā, viņiem ir. Nē. Viķernieku mežā joprojām stāv, bet pirms 2 gadiem bija. Aha. Bet vismaz kādreiz viņi ļoti centās. To es zinu. Vismaz labs nodoms ir. Un atkal klaņojot pa visādām interesantām vietām, tur bijis kaut kāds velomaratons un tam līdzīgi, kad nenolas. Un šeit ir bijusi. Šis vispār ir dabas lieguma teritorijā.
netālu no Kuldīgas Ventas ielējā, kur arī atstāta šāda te brīnuma. Arī visas tās virvītes bija tur, kur vispār tas pēc būtības nebūtu pieļaujams, jo tas ir dabas parks. Nevelti tas ir izveidots, jo tādas teritorijas kā ir tur, un tur, kur ir tie dabas parki, Latvijā un pasaulē nav ļoti daudzas tās vietas. Un, ja mēs vēl cenšamies sapostīt pēdējo tas, kas ir palicis, tad, lūk, un... Ja mēs liekam trasīti ar šādiem te karodziņiem, jā, ļoti efektīvi, bet tad jūs, ja tas notiek mežā, tad jūs iedodat meklēt karodziņu no karodziņa. Man ir jāatrod nākamais karodziņš. Mēs neredzam, kas vēl ir tajā mežā. Un tāpēc variants, kā rīkot kaut kādas orientēšanās notikumus, mēs spiežam nākamo bildi, ir piemēram šāds te, vai arī nākamais. Ļoti vienkārši saprotami vispasaules skautu izgudrojums, izņemot Latvijas skauti, jo es neesmu redzējis, ka viņi to ir izdarījuši. Un tās lentītes bija un tie striķi visi sasieti bija Kuldīgas pusē, skautu organizācijas īpašuma teritorijā. Lai gan viņiem ir bauslis neatstātais sevis pēdas, un tad ir tas jautājums. Piemēram, sakrauti akmeņi, jā. Es visbiežāk izmantoju kaut ko līdzīgu šim. Tur gan no trīs kaut kā. Tas ir variants vienkārši saprotamas, nepārprotamas zīmes. Jums nav jābūvē tieši šādas. Uztaisīsiet nepārprotamu bultiņu, ka tajā virzienā bērnam būs skaidrs. Tā kā Aldis Kaldiņš būvēja savu elektrisko velospēdu, tā lai bērnam būtu skaidrs, kas ar viņu jādara. Tur nav pārprotama, jākāp virsū jābrauc. Tālūk. Tieši tā. Tev jābūt uzmanīgākai. Šī ir alternatīva, kā jūs vēl varat darīt. Kā jūs vēl varat darīt un norādīt. Un ik pa laikam ir bijuši, ka pārgājienos veidojot, kad mēs sadalāmies grupās, un tad kā lai tai otrai grupai izstāst, lai viņi nepiet garām, tad tiek uzveidots kaut trīsstūra konstrukcija ar koku tajā virzienā, un jums jāiet tur. Tur viss skaidrs. Tas ir kaut kas līdzīgs šim. Jā, labi. Kas mums vēl tajā mapē ir? Beidzās. Labi, tu vari pieslēgties nākamajai mapei. Visi ziniet, kas ir cūkmens? Jā. Kurš nezina? Tā jāprasa. Kurš nezina, kas ir cūkmens? Jā. Labi. Esiet redzējuši mežā apzīmētus kokus? Īsti nē. Piemēram, ir tur, kur notiek mežstrādes darbi, vai arī tur, kur notiek koku skaitīšanas darbi, parkos, viņus iezīmē ar tādu košu krāsu un tam līdzīgi. Kā jūs domājat, kur es šo atradu? Mežā. Kādā mežā? Blakus krāsotiem kokiem, acīm redzot. Jā, ļoti pareizi. Tu esi nopelnījusi bonusu. Bet kādā mežā? Es pieminēju cūkmenu. Latvijas valsts mežos. Liekas jau, kas tad tur ir tas, kurš šo darbiņu darīja. Neviens jau nepamanīs. Šis te bija pabāzts zem koka saknes. Ko es staigāju, plānoju maršrutu, un es viņu atrodu. Tadā. Protams, tas nav nekas traģiskākais pasaulē, bet fakts kā tāds, ja tiek strādāts valsts iestādē, kura pati cenšas rādīt karogu, un ko ienes, to iznes, un nemērs to mežā, tad ir patiesi stāsts, un ar šo es parādīju jums, ja jums liekas, ka jūs darbus neredz, redz. Kāds vienmēr redz. Tas ir tāds patiesais stāsts un tādas visādas jocīgās lietas, cik pa laikam. Es tev piesolīju dāvanu. Tad tev ir balviņa. Tā, tur nekas. Tas birst. Lūk. Esiet bijuši Līču Lanģu klintīs? Kāds, kurš nav bijis? Ļoti skaista, ka vieta, kur ieplānot pārgājienu ekskursiju. Un pie reizes pavērot, kur ir nopēdots un tur neiet. Līču Lanģu klintis ir samērā nesen, kaut kādas 10 gadus, varbūt 15 pasludināts par apmeklētājiem pieejamu vietu. Un tur ir nobradāts, tur ir tādas šosejas izbradātas, ka tas ir tāds... Un tas skaistums tur tiek burtiski nobradāts, piemēram, Gultmeņa ala. Katrs atnāk uzrakst, es šeit biju, es plus tu. Ir izrakta tā Gultmeņa ala vismaz par metru lielāku, tādā te veidā.
no sākotnējiem. Tas ir tāds veids. Tā. Ugunskura ir svarīga tēma. Kā var iekurāt ugunskuru? Viens variants ir, kā tev vārds? Alisa iedeva vienu variantu, bet otrs variants visbiežākais ir, ko var redzēt atpūtas vietās, ir ar ko? Ar bērzu tāsīm. Kā to var redzēt? Atpūtas vietās ir skaisti nodīrāti bērzi. Nu, nav skaisti, nesmuki nodīrāti bērzi. Tad mēs skatāmies video. Ar skaņu. Mums vajag skaņu. Skaists bērs, diezgan taisns salīdzinoši. Un iztēlamies, viņš aug tavā īpašumā, tavā mežā vai tavā pagalmā. Nu, vai tu vēlētos, lai kāds viņam nodara kaut ko šādu? Droši vien jau, ka nē. Tātad, kam ir lauka īpašums? Tev ir, jā. Nu, lūk. Tad, jā, nav mans mežs, jā, pieder valstī. Bet tas jau nenozīmē, ka tā ir norma. Un, diemžēl, savā ziņā es esmu skeptisks par katru labiekārtoto atpūtas vietiņu, jo tur ir šādi skati, jo cilvēki nezina un nesaprot, kā vajadzētu izdarīt smuki. Un te atšķirās turisms vai ceļojums. Turists ir diezgan sautīgs, izdara kaut ko šitādu. Man vajag tagad šeit un tagad, tu mani izklaidē, es esmu atnācis nopircis biļeti un tu man dod šovu. Ceļotājs tomēr meklē stāstus un ļaujās notikumiem, kas ar viņu notiek. Piemēram, ceļojuma filmas. Paskatīsieties, sapratīsiet, par ko es runāju. Un lūk, šķiram tālāk. Jā, skaņu mums vajag. Vēl viens stāsts. Arī kāds ir māžojies, rotaļājies. Atstājuši, protams, atkritumus, kā gan citādi. Jā, bet ir stāsts par ugunskuru. Nu, par laimi tā uguns nav ļoti izplatījusies, un šis te pseido izdzīvotājs, šis nepavisam nav skaisti un pareizi nogāsts koks. Man redzēja, ka tas instruments nav bijis pat tas. Nu, kādi secinājumi? Ko nesapratāt vai ko sapratāt? Bija skaidrs, ka tur bija aizdegusies tā priede. To jūs sapratāt tajā video? Sākumā. To es centos tur parādīt. Visticamākais, ka tur tomēr kāds ir centies to nodzēst, jo es domāju, ka tur tas viss būtu izplatījies daudzreiz vairāk. Ļoti ilgu laiku tā izpratne par došanos mežā, ka tā ir izdzīvošana, ka tur ir, drīkst darīt visu ko gribās, un šis ir ja manās bērnu nometnēs jaunieši tā izdara, tad pēc tam es eju un šitos visus nozāģēju. Es pats nevaru to izdarīt, man tas pašam ir iebjāst, es viņus pielīdzu. Lai arī es tos jauniešiem ļoti daudzreiz izstāstījis, ka tā darīt nevajag, ka ir jāņem pēc iespējas tuvāk zemē, lai nepārprotam acīm, tas nav skaidrs, tas nekam neder, tas nav tā kā glīti, arī tas ir rokraksts, arī tā kā, tur var redzēt, kā jau minējāt, tas instruments nav bijis ass, kā viņš tur ir centies un tam līdzīgi, ja tas instruments būtu bijis ass, tad tādu eglīti varētu paņemt ar vienu cirtienu. Labi, nākamais stāsts. Tad pie šīs mēs paliekam. Kas te notiek? Rakšana. Kāpēc līdzi uz mežu vajag lāpstu? Kāpēc vajag lāpstu līdzi? Kādi varianti? Nav nepareizu variantu. Jā, ko vēl? Kas notiek atkal atpūtas vietās, pie ezeriņiem un tam līdzīgi? Mēs tur esam aizbraukuši palikt teltīs. Vajag kaut kur nokārtoties. Kur tas tiek parasti darīts? Tad es eju, veidoju maršrutus un ieraugu tādus sniega pleķīšus labākajā gadījumā. Turpat pie ūdens tilpnes. Tas nekas, ka tumsā jau nevar redzēt, no rīta iekāpjam un aizbraucam. Bet tas viss paliek. Lūk, tāpēc ir līdzi vajadzīga lāpsta. Ja nav lāpstas, tad to var izdarīt arī ar rokām. Pacelt sūnas, pacelt akmeni, izdarīt visu, kas jāizdara un uzlikt atpakaļ, neatstājot aiz sevis pēdu. Tas būtu tāds labais tonis. Ja mēs būtu Amerikā kanjonā, tad tas viss būtu jāpaņem līdzi. Vai kaut kur. Protams, tā nav vienīgā vieta. Lūk. Bet par ugunskuriem ir svarīgi norakt to virsējo kārtu. Vai jūs zināt, kas ir kūdra?
Kurš nezina, kas ir kūdra? Tas būs precīzāks jautājums. Tam man būs jāpaskaidro. Visi zina, kas ir kūdra? Jā? Jā? Ir skaidrs, kas ir kūdra. Nu, kā kūdra deg? Ļoti labi. Jā. Visbiežāk gruzd un gruzd iekšā zemē un uz sāniem. Un paiet kaut kādu dienu, 2, 3, un tad bācis izceļās milzīgs ugunsgrēks. Tas ir atkal iemesls, kāpēc ir vērts kurinot ugunskurs norakt virsējo kārtu nost, lai redzētu, ka apakšā nav kūdra. Reizēm kūdra ir kādus 10 centimetrus, norokam nost, apakšā ir smiltis, kurinam ugunskuru. Nu, pietiekam liekam. Izkurinam ugunskuru, iesim projām, ko izdaram? Ko izdaram? Pēlā klasē būs skolotājs. Ko izdaram? Mēs to velēnu, ko esam smuki norakuši nost, lai neatstātu aiz sevis pēdu, tad mēs noliekam to velēnu atpakaļ ugunskura vietā, lai tā vieta pēc iespējas ātrāk atjaunojas. Bet vēl labāks tonis ir kāds, kur ar domu iet mežā kurināt ugunskuru. Atrast jau esošu ugunskura vietu. Un tas ir pavisam jauki. Nu, lūk. Tad norok nost un smuki saliek atpakaļ. Reizēm izdodas salikt tā, ka tad nav bijis ugunskurs. Un tas ir foršais tonis. Protams, kārtīgi nodzēšot tur to visu kārtīgi. Liekas, ka ir nodzēst, tad uzliet vēl pāris spaņas pa virsmu, tā lai ir 200% pārliecība un parušiniet. Jo reizēm liekas, tur taču peļķi ir. Parušina ar kociņu un pirts vēl joprojām notiek. Nākamā bilde, tev labi sanāk. Jā, te atkal tas stāsts par izdzīvotājiem. Esiet ar kramiņu, kurinājuši ugunskurus. Jā. Kā sanāca? Nepārāk labi. Nepārāk labi, jā. Kas man te varbūt ir kaut kur. Ir kaut kur. Bet. Es ilgu laiku arī domāju, ka foršā lieta ir tie kramiņi. Un kad ir taču jautri un ir ko darīt un tam līdzīgi. Tāpat laikā tev Zilpē ir, ka mājās ir krāsnes vai kas? Jā. Krāsni tu kurināt ar kramiņu? Taču, jā, loģiski ar sērkociņiem. Bet mūsdienu tendence ir tāda, kad arī pieaugušiem cilvēkiem sērkociņi paliek izaicinājums. Viņi mēdz izdarīt šitā. Gan bērni, gan pieaugušie. Un tad es saprotu, iekurināt sveces, aizbraukt uz kaut kādu lauku īpašumu, kur iekurināt kamīnu un tam līdzīgi. Kad sērkociņu prasme lietot ir daudzreiz svarīgāka, jo kramiņš beigās paliek kā rotaļlieta. Pēc būtības. Jā, ir forši aizraujoši un tam līdzīgi. Un tad es sapratu, ka ir jādod tieši savos notikumos tieši sērkociņus. Sērkociņi. Iztēloties situāciju, brauciet ar laivām, esat redzējuši, kā draugi brauc, priecīgi, laimīgi. Tur Instagramā 100 laimīgas bildes, kā mēs stilīgi braucam. Bez alkohola, protams, jā. Kā jau mums visiem patīk atrādīties. Un tad jūs arī tā dariet. Diezgan daudz patiesi stāsti. Kas tur laiva brauk pa upi, un es arī tā gribu. Braucam, apgāžamies, izpeldamies, sāk līt lietus, piemēram. Labi, mums atnīkšas laiva brauciens, lai mums kāds evakuētos un atbraukt pakaļ, ir jāgaida kāda stunda, 2. Esam slapi, līst lietus, ir kaut kāds, piemēram, tā kā laiks tagad ārā ir +5 grādi, ir augsti. Ir ļoti svarīgi prast ātri iekurināt ugunskuru. Ātri. Tur nebūs stāsts par kramiņu. Protams, kramiņš ir forši un tam līdzīgi attiecīgās situācijās kramiņš izglābs dzīvi, bet visticamākais tie būs sērkociņi ātri iekurināts ugunskurs. Astāks vārds ātri iekurināts ugunskurs. Tāpēc, kramiņš paliek atkal kā rotaļlieta. Un tad ir svarīgi, ja jūs mācēsiet ar sērkociņiem ātri iekurināt ugunskuru, tad mācēsiet arī ar kramiņu ātri iekurināt ugunskuru. Kaut kā tā. Labi, nākamā bilde. Jā. Šis te, iespējams, nākamo arī parādi. Jā, patiesi stāsts, man pasākuma bilde. Tas ir šis te bloķītas alternatīva ugunskuram. Šis būs tādā gadījumā tas gadījums, kad uz mežu ir jāņem līdzi malka, bet tas ir tā vērts. Šo jūs drīkstēsiet apskatīties un uzdāvināt viņu. Nezinu, neesmu laikam gatavs. Zupas katlu izvārīt kaut kādas 20 litrus pilnīgi mierīgi var. Efektīvi, ātri, nepaliek ugunskura vieta.
paņemiet līdzi, pēc tam arī atstājiet nodzēst bluķīt krūmus. Nu, tas ir variants. Kas mums vēl tur ir pa bildēm? Jā. Trik. Šis gan bija vienam šovam paredzēts vasaras vidū, un es domāju, kā lai integrētu to uguni. Tad es domāju, šis ir labs variants. Tur būtu kaut kādi 8 ugunskura vietas savādāk. Nu, bluķīši. Uzliekam uz ceļa, izkurinam, dabujam pareizo sajūtu pilnmēnesī, naktī. Visi laimīgi. Un pārvietojamais ugunskurs. Jā. Es pieturos pie tēmas? Jā? Kuram liekas, ka nē? Nu, nav tāds, ne? Tev? Nu labi, skatāmies tālāk. Vēl viens alternatīvais veids par ugunskuru. Iesiet pa meža cirsmām, paliek. Tur ļoti bieži, īpaši valsts mežos, tur, kur ir darbojušies tie lielie traktori, harvesteri, paliek kādas lielas koka ripiņas. Nu, paņemiet koka ripiņu, uz koka ripiņas uztaisiet ugunskuru, kas jums tur jāizdara, jāpasilda nadziņi. Nu, pilnīgi pietiek, nav jāatstāj zemē izdedzināts pleķis. Nu, vienkārši, ja blakus ir upe, pēc tam to visu ieliekam upē, nodzēšam, tur viss ir laimīgi. Jā, skatāmies tālāk. Nu. Jo ļoti bieži jau to ugunskuru vajag ļoti simbolisku. Sajūtai, maziņu, nu, šis bija tas gadījums. Trik. Nu jā, man ir svarīgi tās vietas meklēt skaistas, un skaisti man ļoti bieži iedot ūdens. Un tad šis arī ir bijis tas gadījums. Labi, kas mums vēl ir? Droši vien šajā mapē laikam viss. Pājam atpakaļ. Līdz par ugunskuriem. Tā. Jā, tad mēs varam ķerties klāt līdzsvars. Taram. Jā, spied, lai rādās. Mazais radio stāsts no manis. Par līdzsvaru skolu savos pārgājienos un citos notikumos ļoti regulāri jauniešiem dod staigāt pa baļķīšiem, kuri ir nokrituši uz zemes un tam līdzīgi drošās vidēs, un tad dodoties šādos te džunglīšos, spēja pāriet šādus te tiltiņus, viegli ātri raiti, reāli padara jūsu pastaigas daudzreiz aizraujošākas, vieglākas, azartiskākas, vienīgi plusi. Var aiziet tādās vietās, kur mēs netiekam pāri. Jāiet riņķī, labākajā gadījumā. Jāiet riņķī šeit nozīmētu kilometrus turp, kilometrus atpakaļ. Tiekamies. Nu, patiesi stāsts. Tur es pirmajā video veicu izpētes darbus, bet par tiem upju un dabisko šķēršļu pārvarēšanu es ļoti bieži redzu, ka cilvēki mokās. Un es nesaprotu, kāpēc tā dara. Ir varianti, ka tur velk virves pāri. Nu, jā, ok, droši vien tam līdzīgi, bet es nesaprotu, kāpēc tas ir tik sarežģīti. Man tas liekas ļoti vienkārši pāriet pār baļķīti. Arī nav tā, ka man visi, kas nāk līdzi manos pārgājienus, kuriem es esmu pavadonis, ne visiem tas vienmēr tā kā raiti izdodās. Un es nesaprotu, kāpēc. Nu, kur ir tā problēma? Kā to var trenēt? Piemēram, pilsētā iet pa trotuāru malām. Tādā ziņā varbūt man palīdzēs, ka man bērnībā nebija internets, un tuvumā bija dzelzceļš, un tad izklaides variants bija, kurš tālāk noies pa dzelzceļa sliedi, satnicības. Tāds bija. Un šo var trenēt arī savās mazajās pastaigās. Ir nokritis koks, pamēģiniet, patrenējiet. Nu, vai jūs varat noiet vai nevarat noiet pa koku? Tad jūs atradīsiet kaut kādu slīpāku koku, tik nav jāiet uzreiz pāri upēm un tam līdzīgi. Mierīgi savos mazajos pārgājienos pastaigās integrējiet ar vēlamajām grūtībām. Gudri to sauks par kaut kādās terapijās par mazajiem piedzīvojumiem. Es tās saucu par vēlamajām grūtībām. Nu, kas dzīvi padara interesantāku, aizraujošāku un interesantāku. Skatāmies tālāk. Viss elementārais, ne. Viss ģeniālais ir elementārs, vienkārši, ne viss vienkāršais ir ģeniāls. Šis ir pirmais variants. Tas ir neticami skatīties ar kādu aizrautību. Arī jaunieši 50, 60 un varbūt pat 70 gados šo dara. Tas ir jauniešiem 70 gados, tur jau cits stāsts. Nevis drīkst,
mēs vēl varam. Un tas jau ir, jā, tur kāpt augšā. Un tā, tā starp citu, ja jūs gribat, jūs tur varat uzkāpt tā. Es pie sevis tā, domāju, gan jau, ka neiesim. Kā tā neiesim? Visi uzkāpa. Jā, spiežam tālāk. Bērnu nometne, aptuveni 50 bērni. Paskatieties to meiteni, aristokrātiskā mierā. Mēs visi tur pārgājam. Ogres upe, vasaras vidus, upe tur tajā brīdī ir, līdz celītim. Nebūtu jau grūti novilkt, bet visi pārgāja. Visi pārgāja. Nē. Mēs gājām džungļu pārgājienā. Šī jau viņiem bija kaut 3. 4. diena, tur tiešā dabas tūmā. Jā, trenējiet, aicinu trenēt spēju. Nav nekāda virvīta novilkta. Protams, var paņemt garākus kūkus, pieturēties, arī es pastāju, esmu darījis, un reizēm ir bijis tā, ka uz to pusi tālu jāiet, uz to pusi, un tur viens tāds šaurs baļķīts, milzīga mugursoma, un, labi, es pārēju pāri tam grāvim, un priekšā es redzu, atkal milzīgs ezers, atkal, Tas bija azimuta pārgājiens. Tas ir apmēram tā, tur, kur deguns rāda, tur es eju. Jā, ir pat filmē, kādam interesēs, ja varu caur Emīliju jums iedot linku bezmaksas noskatīties, nav publiski pieejama. Labi, skatāmies tālāk, kas vēl mums ir. Šeit beidzās. Stāsts par atvasēm. Jā. Šis būs labs. Kāds ir tavs sajūtas? Vai ne? Jā, pamanījāt līst lietus? Jā. Tie mētelīši nebija mans izgudrojums, tas nav pie manis. Tos vienreizējos mētelīšus. Tā bija arī bērnu nometne, kuras bija uzaicināti ciemos. Bija paredzēts nakšņot mežā, bet tā kā sāka līt lietus un tam līdzīgi, tas taču bija pārāk ekstrēmi un tam līdzīgi. Un visiem bērniem jau bija saplotēts, kā ārā līst lietus un neko nevar darīt. Labi, tur bija vēl visādi stāsti. Beigās es aizbraucu uz to nometni, tur ir liela telts un sāku runāt ar jauniešiem līdzīgi, kā jums sākumā, kā jums ir, ko jūs dariet. Slikti ārā līdz lietas neko nevar darīt. Mums ir paredzēts iet pārgājiens uz mežu. Kā nevar neko darīt. Visi nometnes vadītāji to uztver tā kā milzīgu traģēdiju. Ka tas būs tā kā, katru. Un šī pati meitene bija tā, kas teica, slikti ārā līst lietas un mēs neko nevaram darīt. Ok, labi, tikai mieru. Iesim vienalga uz mežu, jo man jau ir tā pārliecība, es zinu, ka tur mežā ir konfliktes. Konflikti ir tā upe. Un tiekam līdz mežam, sākas spiekšana, smiekli. Un pa lietu jau visi ir aizmirsuši, visiem ir jautri. Un tagad tikām upē, tad arī tiem pieaugušajiem parādījās smaitas sejā. Jā, tas ir tādas lietas, ko ikdienā varbūt nedara, un tas ūdens gēnos mums ir iegājis tik ļoti dziļi, ka tas mums projām sajūsmina. Tāpat kā uguns vērošana, iespējams. Tālūk, labi, nākamā bilde. Jā, šī ir mape par atvasēm. Kā izkliedēt sevi un atvasas. Ja tur kādam liekas, ka tur kāds bērns tiek spīdzināts, tur varbūt vecāki tika spīdzināti. Šis bija pasākums ģimenēm par projektu bezmaksas dalību. Tā toreiz bija un bija ļoti liela atsaucība. Grūtākais tajā visā bija panākt, lai vecāki netraucē atvasēm. Pa lielam tā, Ja tur pagāja kaut kādas pāris stundas, vecāki to pieņēma un jau arī atslāba. Tā arī var būt. Viņas tur visu dienu kurināja ugunskura. Drošā vidē, tas bija kaut kāds augusts, upes vidū, un tur apdedzina pirkstu, un tur nav problēmas viņu ātri atdzesēt. Un, ja arī apdedzināts pirksts manā pasaulē, tā nav traģēdija. Protams, viņas bērnus var ļoti labi saprast, kuram var uzticēties, kuram nevar uzticēties, un es veidoju arī tās bērniem tā, ka viņi paši sevi pieskata. Viņiem tiek dota tāda sajūta, ka viņi tā kā paši par sevi ir atbildīgi, ka es ar viņiem neauklājos tas, ko es sākumā teicu, un tad viņi kļūst drusku labāki. Līdz tam, protams, ir jānonāk, un to nevar iedot tādā vienā mirklī. Un skatāmies tālāk. Jā, šis ir.
Šis ir Latvijā. Ja? Nāks kāds šeit, drosmīgs, par šo te baļķīti. Labi. Nu, lūk, redzējāt to dzeltenās lapiņas no kokiem. Nu, kas tad par gada laika bija? Nu, rudens, Latvijā, jā. Mēs gājām 3 stundu džungļu pārgājienā. Nu, tā, ka tas ir tāds maršruts, kur pieaugušie, mēdz lūst. Nu, mēs gājām, bērni ir tur visi laimīgi, priecīgi. Bērndārza vecums tā ir kaut kādi 5 gadi, 7 gadi. Tas tā, tur izklausījās, kāds ar varu tiek vilkts, tur kāda, Tur tā bija ļoti laimīga diena visiem jauniešiem. Audzinātājām kā kurai, bet kopumā pēc tam visi bija laimīgi. Protams, nav tā, ka mēs tagad uz labu laimi tagad iesim jebkurā mežā. Tur, protams, bija plāns B, plāns C, kas notiek ar tiem jauniešiem. Finiša galā bija namiņš, jumts, kur, ja kas, pārģērt, uzvilkt sausas drēbes un tam līdzīgi tādā ziņā. Nav tā, ka vest šādus jauniešus mežā, ka tā ir pasteika dārzā. Šī ir skaistā sadaļa, bet tur apakšā ir ļoti milzīgs sagatavošanās darbs. Skatāmies tālāk. Šis ir labams. Tie bija smiekli kādi izdzīvotāji, par kādiem izaicinājumiem pēc runa mēs ejam meklējam labsajūtu, tāpēc, ka tas ir wow, tas ir forši un pasniegt, ka ugunskaru iekurināt šādos laikos caur labsajūtu, ka tas nav nekas briesmīgs, tas nav izaicinājums, tas nav jāizdara 10 minūtēs. Ja? Tur kaut kādas uzdevumi vai izdzīvošana. Kāda izdzīvošana? Jā, jūs to varat saukt par izdzīvošanu, kas savā būtībā arī ir, ka ja jaunietim iemācīsiet laicīgi apieties ar sērkociņiem, jā, tas, protams, atvieglos dzīvi, bet izdzīvotāji esiet jūs visi ikdienā, arī es tai skaitā, kaut vai maksājot rēķinus. Par to izdzīvošanu kāpēc pasaulē tā nerunā, bet došanās mežā tiek kultivēta kā milzīga izdzīvošana. Tādā ziņā pilnīgi labsajūt, bērns mieklīgi, priecīgi un tam līdzīgi. Ir arī ar pieaugušiem man ir sanāk daudz retāk darboties, un tāpēc ir mazāk materiāla pieaugušajiem. Tā arī. Šeit es jauniešus pieskatīju tikai, būtībā es tur nebiju vajadzīgs. Jaunieši paši zināja, kas jādara. Es saku, ejam, kurināsim ugunskurs mežā. Šis ir privāts mežs, un šī gadījumā nav stāsts par to, ka tur paliek ugunskura vietas, tāpat tas mežs tiek visu laiku regulāri izbraukāts ar traktoriem, un tas nav tādā ziņā nekāds augstvērtīgais mežs, tādā ziņā kā bioloģiska vērtība, milzīga, viss ir vērtība. Un tie baļķīši, tur es gribēju parādīt, kādus baļķīšus jaunieši nes. Paši zāģē ar šādiem te instrumentiem. Ja. Un kā var izstāstīt arī pieaugušajiem drošības instruktāžu, kā es daru. Tagad es viņiem dod zāģīšus. Es izstāstu, kur ir tuvākais traumpunkts. Jā, patiesi stāsts. Un tad es viņiem izstāstu, cik ilgi jums būs jāmokās, kā mēs līdz tam traumpunktam nokļūsim. Viņi to stāstu noklausās. Ja viņiem vēl ir pa maz, tā gan ir laikam bijis tikai vienreiz, ka es parādu arī kādu uzskatas materiālu, kas reāli draud, kā var gadīties. Tad problēmas nav bijušas. Ir jaunieši, ka grib zāģi izmantot kā cirvi vai zāģēt akmeņus, tad es viņiem dodu tādus zāģus, kuri maksā 2 eiro vai 3 eiro. Šis maksā bišķi vairāk.
Nu, tas ir tas stāsts, un ko zāģēt mežā. Pie tā mēs vēl nonāksim. Jā. Tāda ir krūma intervija. Tumsa, ziema, pilnmēnesis, spraigs darbs. Nu, šeit būs mākslas darbs. Drīz. Un tur ir pilnmēnesis. Ticiet man, ja viņiem tas nepatiktu, viņi te nebūtu. Jā, man nav daudz laika. Izgāzušās egles, šis bija valsts mežos, mīnus kaut kādi 15-17 grādi. Mēs esam ārā naktī mežā, darbojamies. Tur neviens nekliedz, ka tur kādam kaut kas nepatiktu rieptos vai, nebija nekā tāda. Visi tur laimīgi kurināja milzīgi ugunskura. Labi, var pieķerties pie nākamā. Tā ir tas mākslas darbs. Naktī ziemā mežā iekurāt ugunskura, visur ir sniegs. Uguns drošība tādā ziņā ir daudz maz viss kārtībā. Nav jābaidās. Tagad iesiet kurināt ugunskuru, jo šādi vairs atļauties nevarat. Tur būvēt jauniešu augumā ugunskurus. Tas vairs nebūs. Jā, čik. Labi, ķeramies pie nākamās mapes, kas mums tur ir palicis. No kā būvēt? Jā, un kā būvēt? Šīs. Kārtējais sliktais piemērs. Jāsaprot, ka šī ir publiski pieejama teritorija. Šis nav privāts mežs. Un atļauties atstāt mežā atkritumus, tas ir ļoti slikti. Bonusā tam visam ir ugunskurs kurināts ļoti tuvu saknēm. Un ir redzams, ka kaut kas nav sanācis. Sāpe ir rūpe par to, iztēlojas, ka šis ir tavs privātais mežs. Un kāds te nāk un māžojas mežā, tēlo kaut kādus izdzīvotājus. Bonusā atstāja atkritumus, bonusā rok kaut kādas bedres un neaizrok pēc tam ciet. Tā nav tā labā etiķete. Labā etiķete būtu būvēt bez naglām, bez virvēm, bez nekā. Ar stutēšanas metodi tad šādas būvas arī drīkstētu atstāt. Bet šī gadījumā šis ir ļoti slikts piemērs, kā uzvesties. Jā, un beidzamajā bērnu jauniešu pasākumā mēs ņēmām līdzi arī šādus instrumentus, lai vilktu no kokiem naglas ārā, kas manā dienas kārtībā turpmāk ik pa laikam parādīsies, veidojot pasākumus mežā. Ja es tur redzu, es plānoju maršrutus, iebraukšu. Šis bija pasākums, mēs atnācām, mēs to visu nodīrājām, nojaucām nost. Un šis vēl nav tās lielākās šausmas, ko es esmu mežā redzējis. Un nodoms iespējams pat ir bijis labs. Iesim mežā, padzīvoties, bet ja nav tās izpratnes un redzēs kaut kāds YouTube, kaut kāds survival, kaut kāds YouTube video, kas ir noticis kaut kādā citā pasaulē ar citiem pieejamiem materiāliem, tad iet un būvē kaut kādas, šausmas. Bet nodoms jau visticamākais ir bijis labs, tikai nav bijis skaidrs, kā to darīt. Jā, nevarētu teikt, ka jūs esat pilnīgākie muļķi. Kaut kas jau tur tajā visā ir bijis labs. Labāk, lai viņi atnāk uztaisa kaut ko šitādu, nekā iet un tur daudz, logus ārā. Ja tā paskatās. Vienkārši, varbūt vēl labāk. Jā, nākamais šīs. Lūk, virvīte, kura nekad nesadalīsies. Atstiepta uz mežu un, lēnām jau uzskatām aug iekšā kokā. Bet tas labais tonis būtu mežā būvēties, neņemot ne naglas, ne skrūves, ne striķīšus, ar kraušanas metodi, ar stutēšanas metodi. Jā, tur ir parādīt nākamā. Virves, protams, ir labi un ciet, bet uz īsu laiku, uz augošiem kokiem, tas tā kā nav tas labais tonis. Tas atkal pēdas. Kraušanas, stutēšanas metode, šis ir mans, uzskatu, etalona cienīgais būvējums Latvijā. Nav izmantot neviena nagla, neviena virve, viss ir tikai sastutēts, nav izmantot egļu zari, kas nav ilgi funkcionējuši. Un spied nākamo bildi. Un tad, kā tiek izvēlēts materiāls, šis notika man tēva mežā. Un šī ir kaut kāda pirmsākumi, kaut viens no pirmajiem namiņiem, un tad materiāli tika lasīti retinot mežu. Tas nozīmē, ņemot ārā tos kokus, kuri būtu traucējoši labāk augošiem kokiem. Izlasot, tas ir atkal labais tonis, nevis, man vajag tur tādu taisnu egli,
kuru gribu to ņemu nost. Tas nav tas labais tonis, ir tomēr pameklēt vai nu kādu līkāko egli, vai kādu koku, kas jau tūlīt tāpatās beigs savu dzīvi, vai retināšanas darbi, vai uz stigām, kuras stigas tāpat regulāri tīra meži, meža uzturētāji. Un, tas ir tāds variants. Labi, spiežam nākamo. Šis ir tas etalons cienīgais namiņš un apsajūt, redziet, upe. Nav egļu zari, un tad jūs tur ejiet un meditējiet. Un esat laimīgi, priecīgi, nakšņošana mežā. Spiežam nākamo. Lūk, paši visu redzējāt. Šis man bija jāuztais īsākais pārgājiens, kāds man bija bijis, stundu garš, apmēram puskilometru. Tad šo te es tur uzbāvēju 2 stundu laikā viens pats salasot kaut kādas mežstrādes kritušās lietas. Un šāds te jumts kalpos kādus 4 gadus. Labi sabūvēts daksiņa tipā. Un nekā, piemēram, egļu zari nodīrāsim egles un neesam nekādi aļiņi. Bet tādā ziņā salasam kaut kādas kritušās mizas. Labi, skatāmies tālāk. Šeit ir stāsts par to, ka mēs te nodīrājam lazdas. Lazdas savukārt krūmi. Šis arī bija privāts mežs. Privātā teritorijā notika bērnu nometne. Vienīgais tāds mežs, kur mēs tur drīkstējām iet parotaļāties. Skaidrs, te aug daudz lazdas. Aiziet. Lazdas tāpat ataug ļoti ātri un lazdām tādā ziņā tā vērtība nav tik liela. Jā, tālāk. Bērni spēja uzbūvēt viskaistākos namiņus. Pieaugušajiem tik labi nesanāk. Izskatās varbūt liels, bet realitātē tur ir tā, ka divi bērni varbūt tur var ielīst apgulties. Tas skaistums. Jā. Nākamā bilde. Tur iekšā ir kādi 5 bērni. Tās cepures un tur tam līdzīgi. Nav jāved. Bērni nezinu, kā es saku. Iespējams, daudz vecāki nezina, ka bērni nav jāved izklaidēties uz kādiem rotaļlaukumiem, aiziet uz mežu, parādiet, ko var darīt. Un es pats esmu savām ausīm dzirdējis, ko jaunieši saka, es nezināju, ka mežā var būt tik jāiet. Interesanti. Iedot, var būvēt to. Tas tāpat kā līdzīgi, ka es augu, man neiedeva failu, kad braukt pa upēm ir ļoti skaisti. Vai kaut kā tam līdzīgi. Labi, tālāk. Jautājums. Kad tu prom no meža, tās mājas tiek nojauktas vai atstātas? Kā kuro reizi? Ja tur tiek izmantot kaut kāda papildus elementi, tad tas tiek nojaukts. Papildus elementi ir kaut kāda plēve vai kaut kas tāds, kas ir paņemts līdzi. Tas tiek savākts, bet ja tas ir sastutēts, tā, ka tas netraucē, tad tas mēdz arī palikt. Bet mēdz arī tā, ka noliekam, viss. Upju pārgājieni. Čā. Paši izvēlamies. Jā. Šis bija Ropužu pašvaldības pārgājiens, kur es izdomāju maršrutu, kur iesim. Tā kā pašvaldības līmenī mēs ejam arī upju pārgājienos. Tāpēc, ka tas ir skaisti un daudzi bija sapratuši, ka upi šur tur vajadzēs šķērsot, nevis, ka būs jāiet pa upi. Protams, tur 3 dāmas bija, kuras bija pārpratušas, viņas nenāca, bet visi nāca un bija ļoti laimīgi iet pa upi. Tas visiem bija jauna pasaule un tā. Labi, skatāmies tālāk. Jā, uz priekšu. Visu laiku uz priekšu. Šis bija arī televīzijas vajadzībām. Tur tās lāpes ir paštaisītas no sveķiem, bēržu tāsīm. Tur paši uztaisījām, un tur bija tas piedzīvojums uz līdzenas vietas. Upe nav dziļa, līdz potītēm. Piedzīvojums uz līdzenas vietas, tas ir tas, kā jūs atkal varat sevi padarīt savus pārgājumus aizraujošākus, interesantākus. Un uguns plus iešana pa upi, lai tas vasarā iet ar degošām lāpām būtu droši, tad mēs ejam pa upi. Tā kā tā. Labi, skatāmies tālāk. Braucam, kopjam upi. Tur arī nav tā, ka upē pilnīgi visi koki ir jāizvāc ārā un upes nevajag uztaisīt par grāviem, bet te ir arī bērnu nometne. Braucam, pazāģējam kaut kādus zariņus, veidojās izpratni, redz jaunieši, kā mainās traumas upēs un kādēļ vispār upes ir jākopj. Tas arī tāds. Par laimi šī ideja arvien vairāk Latvijā sāk attīstīties un piemēram, tas viens variants ir kuģošana, lai varētu izkuģot. Otrs variants ir zivju migrācija.
Nu, lai zīves. Un tas, kas vislabāk pielicis pieaugušajiem prātiem, tagad iedomājieties, ir aizsprosts, kur ir iekrituši kaut kādi bērzi. Un tie bērzi ķer visus zarus un aplūst, sāk celties ūdens līmenis. Un, ja tas bērs ir iegāzies jūsu privātajā īpašumā, vai arī jums tur blakus ir jūsu privātais īpašums, ūdens, kur viņš jau meklē to ceļu, viņš netiek pa vidu, viņš aplūst apkārt. Ja plūst apkārt tiem bērziem, tas nozīmē, ka tiek skalots jūsu krasts ārā. Iespējams. Iespējams, uz jūsu krasta aug virsū skaists seglis, kur jūs esat plānojuši nozāģēt un tā kā pārdot. Tas uzreiz pielicis. Tāpēc ir vajadzīga upju kopšana. Lai neskalotu krastus ārā, neveidot jaunas līkumus. Tas ir tāds, viena no versijām. Es tagad sāku skriet, jo mums nav daudz laika, mums laikam dzīs ārā. Labi, spēram tālāk, daudz kas parādīs. Šito izlaižam, un tad upes telka. Šis ir svarīgs. Lūk, tur ir redzama viena no daudzajām Latvijas lauksaimnieku Stonehedžām, mazajām piramīdām. Šis video būs vispār par laivošanu un par upi. Tātad Stonehedža, lauksaimniecība, akmeņi novākti malā. Es esmu ieplānojis doties laivu braucienā pa mazupīti. Un tad, kad es pateikšu, kas tā ir pa upīti, daudz domās, ka esmu galīgi. Bet es ļoti labi zinu, ko es daru, un es ļoti labi redzu šīs mazupītes potenciālu. Tātad atrodos uz lauka, akmenis. Jebkurš lauksaimnieks būs priecīgs par katru pacelto un malām nonesto akmeni. Protams, ja jūs neizbradāsiet to, ko viņi te ir iesējuši. Tātad, kas tas ir? Došanās dabā ar pievienoto vērtību. Dodamies tālāk. Šajā vietā arī bija tāda pati Stonehedža, ja tā kā tajā vietā. Ejam tālāk. Kā jau daudzām mazajām upītēm Latvijā, šīs upes liktenis ir, sačakarēts. Viņa ir uztaisīta daudzās vietās par grāvi. Kādēļ? Lai lauksaimniecība iegūtu lielākas, vieglāk apstādājamas zemes. Labi, bet tā bija vēsture. Mūsdienās Latvijā vismaz tā, cik zinu, vairs nedara. Upes tomēr cenšas atjaunot un atgūt. Tātad iztaisnotā grāvī nav akmeņu, nav līkumu, nav krācīšu, un tas ir grāvis. Ko mēs varam runāt par dzīvības daudzveidību šādā te grāvī? Kā mēs viņu varam uzlabot? Jo skaidrs, ka te akmeņu nav. Ir ļoti rāmi plūstošs ūdens. Pēc būtības tā Melnzeme upē ir ļoti maz nepieciešama. Tā kā tur var redzēt, tur jau tāds maziņš pleķīts ir sazaļojis. Vasaras karstumā tādu mazo pleķīšu šādā Melnzemē ir ļoti, ļoti daudz, un visiem ļoti, ļoti gribās padzerties. Kas notiek upē? Ūdens līmenis zūd, krītās. Dzīvo upē tikai, zāle, pa kādai vardei un tam līdzīgi. Tad mēs ņemam šādu te akmeni, ieliekam, tad, kad te nav suns. Ja suns paietu malā un viņš netrokšņot, varētu dzirdēt, kā skan ūdens. Tātad skanošs ūdens nozīmē ko? Viņš papildinās ar skābekli. Esiet redzējuši dīķus, zaļus aizaugušus dīķus, kuros nenotiek nekāda veida ūdens cirkulācija, apmaiņa, un tad tur spēj izdzīvot tikai tie ūdens augi un pārņemt to dīķi, kuriem tas skābeklis ir ļoti maz vajadzīgs. Tāds ir vēl joprojām par akmeņiem. Izveidojot mazās krācītes, akmeņu krācītes, ūdens paliek bagātāks. Mēs varam sākt runāt par to, ka pie šādiem akmeņiem kāds gribēs arī apstāties, noslēpties. Tāda pavisam ambiciozā ideja ir tāda, ka šajā upītā varētu dzīvot, piemēram, strauta foreles. Tādēļ ir vajadzīgas veidot vietiņas, līdzīgi kā notiek zivju ligzdas, piemēram. Daudzveidība šajā upē var sākt veidoties un atgriezties. 2 dienu laivu brauciens, mēs braucam un kopjam upi. Šeit tāds lielisks piemērs. Šķietam viens nevienīgs zars, koks iekritis upē, bet ko viņš dara? Viņš ķer visas tās ūdenzāles, kuras nes upe, un pamazām veido aizsprostu. Un tā pamazām šī vieta aizaug. Un ūdens šeit paliek tāds tā kā stāvošs, un upe zaudē spēju pašattīrīties. Lai upe saglabātu šo iespēju, tad jāskatās, šis koks pazudīs. Tas zars laika gaitā nogāzīsies, un visi tie zari paliks kā ķemme upē un ķersies vēl vairāk. Aizsprosts veidosies vēl lielāks. Būs aizsprosts, skalosies Melnzeme iekšā. Okay. Labi,
Ejam no šīs mapas ārā, ķeramies klāt. Līdzi varam pārgājienus paņemt vielīti, piemēram, izmazgāsiet, lietosiet atkal un atkal. Tas ir tāds mazais lifehacks. Bija man tāds stāsts, kas dod, līdzi būs, kas saka ņemt līdzi savus ēšanas piedarumus. Tieši tas pats stāsts izmazgājam, lietojam atkal. Un tad bija viens tāds gadījums, kad, grupiņa piesakās, iesim, darīsim, un paņemiet līdzi savus ēšanas piedarumus. Viņi atbrauc ar vienreiz lietojumiem, piedarumiem paši nopirkšu, loģiski. Tad tajā brīdī es jūtos muļķīgi. Tā ir, kā man būtu žēl nopirkt viņiem vienreizējos trauciņus. Tur bija kļūda komunikācijā. Nenolasījās, kāpēc vispār tas jādara. Tālāk. Labsajūta. Labsajūta. Šis ir svarīgs. Tā mums šodien izskatās. Iefilmēja. Būs stiprs vējš. Par laimi nav ļoti brāzmains. Tad pēdējās pagals vēl jāiznes. Drusku apsnigušies. Jūtamies ļoti labi. Grūti jums to varbūt ir saprast, ka šāds laikapstākļus varētu nosaukt par atgriešanos komforta zonā. Bet ticiet man, tur pie tām lampiņām, tur ir daudz mājīgāk nekā, visticamākais jūsu siltajā gultā. Kā jums to var izstāstīt, ka jānāk mežā, to es varētu novēlēt, lai mežā ir daudz šādi te ugunskuriņi ar pozitīvām domām un laimīgi cilvēki. Uz tikšanos! Un tur ir mans kolēģis, kur es esmu aizrāvis ar to nakšņošanu mežā. Viņš tagad jau viens paciet un to dara. Nākamais ideā. Tātad, redziet, cik tur ir grādi? Kā 24. Tas nav siltākais brīdis. Protams, nav visu laiku. Tas ir atkarīgs no ugunskura lieluma un ugunskurs ik pa laikam ir jāpieliek. Ja ugunskuru izdodās uzbūvēt, ka viņš ir malka jāpieliek reizi 4 stundās, un tas jau ir augsts līmenis. Tad iedomājieties, naktas laikā jums ir jāpieceļās 4 reizes vai 8 reizes. Tur jāceļās, jāuzvelk kā pavitru, jāpieliek malka. Tas ir tas beisīgais brīdis. Bet dziļākais miegs man ir bijis tieši nakšņojot mežā. Skatāmies nākamo. Jā. Ziema tā ir. Jā. Dāmas, nav tikai džeki. Jā. Labsajūta. Tur nevienā brīdī netika teiks, ka tas būs kaut kāds izaicinājums, pierādīsiet sevi un tam līdzīgi. Nē. Lai pierādītu sevi, skrieniet maratonu un apsteidziet kenijiešus un kaut ko tam līdzīgi dariet, izaiciniet sevi. Mežs nav tā vieta, kur sevi ir jāizaicina. Skatāmies tālāk. Jā, glezna. Tad tas ir tas, ko var piedzīvot. Un tā ir tā labsajūta, tas ir tas skaistais skats, skatāmies tālāk. Tas ir piedzīvojuma elements, kā padarīt sev pasākumu aizraujošāku. Tad uz mežu mēs braucām, tur visi laimīgi traktori piekabē. Jā, tas bija tas, kur tās meitenes nakšņoja pie tā ugunskura. Zaķīšu pirtiņa, tā es to saucu. Tas arī ir ļoti forša nodarbe. Mēs to darām ar plēvi, var darīt arī ar zariem. Ar zariem tas būs daudzreiz cimperlīgāk, un tomēr tur jau kaut kas drusku ir jāmāk ar plēvi. Tas ir ļoti elementāri, kurš gandrīz muļķis to var izdarīt. Jāuzmanās tikai, ka karsējot akmeņus, viņi var sprāgt. Tad tas ir tāds elements. Ugunskurs, te ir tā pirtiņa lāpta garā kātā. Kamēr vieni akmeņi tur tajā pirtiņā dzesējās, otri jau sildās. Atcerieties pamatprincipu, uz ko runājam par ugunskuru. Skatāmies tālāk. Jā, tas pats stāsts. Jā, laimīgs cilvēks. Jā, tur neviens nebļāva. Pilnmēnesis ir atkal stāsts, ko var iet meklēt mežā. Tas ir, tik skaistu pilnmēnesi gadā var noķert 1, 2. Tas nekas, ka viņi ir vairāk gadā. Ir apmācies līdz lietus un tam līdzīgi. Tādas skaistas skatas. Labi, skatāmies tālāk. Jā. Eglītes glezna. Rīts mežā. Jā. Labsajūta. Kur iet to darīt, tādas atceraties, neiet darīt to dabas lieguma teritorijās un tam līdzīgi. Un tas ir tas, ko es tā kā dodu. Jūs redzat, šo jūs varat piedzīvot. Tas notiek ar jums, ja jūs no rīta pamostaties mežā. Tāds skats, jūs tur no laimes piedzat, kliedzat, tur
esiet pateicīgi, ka jūs to varat piedzīvot. Man tā ir bijis vairākas reizes. Tepat Latvijā un nav jābrauc uz ārzemēm. Un tas pats etalons cienīgais namiņš upe. Labi, skatāmies tālāk. Tu saki, mums ir jābeidz. Ir viss kārtībā. Randiņš mežā. Nu, tā ir tēma, kas patīk, jā. Jā, aizmirstiet desiņas, tad vispār pie manis nav desiņu cepšana uz iesmiem. Tas ir banāli trulini noiets etaps un vispār kas tajās desiņās ir iekšā. Sorry, ja ir kāds vegāns, es respektu, bet, reiz, visas dienas pasākums. Ejiet, kurniet ugunskura, nesteidzieties rāmi, mierīgi, grilējiet zivi. Nav svarīgi izdodas, neizdodas. Kaut kas noteikti izdosies. Jā, randiņš mežā. Divatā, popkornu uzcepiet mežā. Nav svarīgi sanāk, nesanāk, galvenais nestrostējiet. Piededzināji! Neder! Nē. Jā, vafels. Tas ir uzdrošinos, ka tas ir mans izgudrots Latvijas trends cept mežā vafelis, bet Renārs Purmalis ir sācis to darīt. Es tā kā, uzdrošinos domāt, ka viņš ir no manis to nošpikojis. Es, protams, nezinu. Jā, ejiet, dariet kaut ko tādu, smugāk. Desiņas jūs varat uzcept jebkad, jebkurā vietā, un tas ir tik, noiets etaps. Jā. Šis ir labs stāsts. Izskatās smuki. Labi. Ko jūs ņemtu līdzi uz mežu? Ko jūs ņemtu līdzi? Nāc iekšā, ja tu gribi. Nē? Labi. Iespējams, jūs ņemtu līdzi, te būtu sagriezti kartupeļi, piemēram, iespējams es minu. Kaut kāds maize, piemēram. Ko jūs vēl ņemtu līdzi? Kaut kādus našķus, iespējams, jūs ņemtu līdzi. Kā ļoti bieži tas izskatās. Es varu to beigt un tam līdzīgi. Un tad jūs visas tās savas pārtikas lietas atneziet maisiņā, un tad beigās jūs taisiet bildes, un tas izskatās tā, ka tā ļoti bēdīgi. Bet ja jūs savas lietas ielieciet kaut kādos drusku gaumīgākos trauciņos, šie tā kā šausmīgi glauni, un tad tas izskatās jau tā kā tur tajā bildē, jā. Jā, nevajag ugunskura, var paņemt līdz gāzes deglīti, ļoti labi strādā. Piemēram, kaut kas tāds. Citi ir, kas vēl man ir jāparāda. Labi, šķiram tālāk. Tad, šī jau ir tāda ekskluzīva vieta, kur aiziet randiņā. Kas mums vēl ir svarīgs jāparāda? Jums, ko meklēt? Jā. Klaiņojiet pa krūmiem, klusu. Visticamākais, divatā neizdosies, bet pāris reizes man ir izdevies savā nodabā vērot bebrus, kā viņi darbojās. Tas ir tas, kādēļ vērts iet prom no takām un tam līdzīgi. Šķiram nākamo. Dīžaibais dzenis. Dzeņa kalves jūs varat meklēt. Tas ir ļoti aizraujošs pasākums. Šis ir tāds, šis šoziem uzfilmēts ar telefonu. Kādu būtu? Jā. Dzeņa kalves mēdz var atpazīt pēc to, ka arī pie elektrības stabiem zemē ir ļoti daudz čiekuri. Pie netipiskiem, kaut kādās netipiskās vietās, reizēm arī pie eglēm. Šī ir, varētu teikt, ļoti netipiska vieta uz pašas zemes. Un, tas ir tas, ko ja ļoti paveicas, jūs šo varat redzēt dzīvē. Ejot krūmos, ne obligāti krūmos, bet visbiežāk. Tad tur dzenis darbojas patien, viņa nedaudz uz priekšu. Varbūt jūs negribat savu nodarbību. Es varu paņemt jūs. Nē, labi. Jā. Labi. Skatāmies nākamo, kas ir svarīgi. Nākamā video. Kāda būs katra konkrētā pasākuma tematika, to ļoti lielā mērā nosaka tieši konkrētais atlitus. Piemēram, šādus te, mandāriem ļoti patīk gāzt nost, un viņi ļoti labi lūst. Bet šeit, šis jau ir vesels stāsts. Parādīšu nākamo stāstu. Un lūk, šeit ir vēl viens vesels stāsts. Labi. Mandāri atnāk, nogāž un pat
Un pat nepamat. Nu jā, tādos pārgājienos jauniešiem hiperaktīviem ļoti patīk viņus gāzt nost un ežēt, bet tur var pamanīt visādas zeņu, kalvītes. Tas ir tas, ko es varu pieminēt. Tas ir uzreiz padara interesantāku. Vēl kaut kas svarīgs. Tas ir dabas piemineklis. Oficiāls dabas piemineklis. Tik liels viņš var izskatīties, liekas mežs, bet patiesībā jūs steigāt par dabas pieminekli. Tā arī var būt Latvijā. Piemēram, tādi populārākie dabas pieminekļi ir... Neesmu pārliecināts, bet tā vajadzētu būt, ka ir Raunas stabroks, piemēram, dabas piemineklis. Tādu. Labi, skatāmies tālāk. Petroglifi. To jūs varat meklēt uz smilšakmens atsegumiem. Un tad jūs ejiet uzrakstiet pa virsmu es plus tu, bet patiesībā šīs zīmes nav zināmas, cik senas, bet senas. Esmu klausījies dažādas lekcijas, dažādu pētnieku viedokļus. Vieni ir ļoti skeptiski, otri ļoti optimistiski, ka tas ir radies vēl pirms Latvijā ir bijusi sākusies rakstība. Neviens to īsti nezina, bet skaidrs, ka tas ir kaut kas sens. Petroglifi. To jūs varat pierakstīt un pameklēt, atvērsies jauna pasaule, ko darīt Latvijas džungļos. Tālāk. Lidera kartes. Šeit ir tāds ilustratīvs, ka zīmējums, kas ir lidera karte. Noskanēts zemes reliefs, un tagad skatāmies tālāk. Un topogrāfiskā karte, piemēram, jūsu teritorija, jūsu lauku īpašums, topogrāfijas kartē izskatās tā. Paņemam Google mapu, piemēram, tas ir nākamā bilde. Ar kociņiem tas izskatās šitā. Bet, ja mēs paskatāmies lidera kartē, nākamā, tad jūs redzat to reliefu. Jūs redzat katru grāviņu, kaut kādu strautiņu. Tā tas izskatās pavisam šitā, ja noņem kokus. Un tad šitajās lidera kartēs jūs jau varat meklēt, piemēram, arī kaut vai to kara mantojumu. Beidzamais kara mantojums, ko mēs nejauši uzgājām, ir vēl vietu karu ierakumi ērgļos. Un tāds, jauki. Bet ne tikai, jūs varat atrast pilskalnus šādās kartēs. Satelītā tas ir tikai mežs. Un kaut kāds vecus ceļus, vecas māju vietas un tam līdzīgi. Tas ir tas, ko jūs varat meklēt krūmos ar šādas te kartas palīdzību. Labi, tālāk, kas mums ir vēl super svarīgs, kas man jums ir jāparāda. Māksla, varbūt māksla. Kas mums ir māksla? Jā. Savas pārgājienus es cenšos veidot kā mākslas darbus, un manā pasaulē tie ir mākslas darbi. Un tad jūs redzat, piemēram, šāds skats. Jā, paskamies nākamo. Patin atpakaļ. Jā, mēs tur ejam. Tā kā smuki, ir smuki. Man liekas, ka smuki. Un tad mēs ejam pa šito vietu. Jā, pa šitādām vietām. Tad es rādu jauniešiem, kā izvest jauniešus pa skaistām vietām. Un tad viņiem arī rodas tas priekšstats par to, kāds var būt pārgājiens. Ja? Un tad mēs nākamā bilde, piemēram, tā kā arī, tā kā smuki. Uzspiežam. Mēs tur ejam. Mēs tur ejam. Wow, pat tik daudz pļavas un papradis. Tauk. Ja? Visādi šādas te vietiņas, inčīgākās vietiņas, un tā daru es. Ja? Tā kā smuki, tur mēs arī gājam. Kaut kādīs koku labirinti. Tas ir tas, kas arī ir tāds interesants, ko varbūt liekas, ka tur nav jāiet, bet jā, labi. Veidojot pārgājienu maršrutus par šīm īpaši skaistajām gleznām, tie pārgājieni tiek izieti vienu reizi. Katrs šis maršruts tiek veidots katru reizi no jauna un netiek drellēts tagad vairākas reizes tur ar neskaitāmiem cilvēku skaitiem. Īpaši skaistās vietas tiek atrastas vienu reizi. Vienreiz mēs tās apskatām, izejam cauri, un viss nākamreiz tiek meklētas jau citas vietas. Tā, Lūsi, laikam jums vēl jāparāda. Tas, ko es varu pavēt. Tur ir cauna, bet visu mēs. Jūs mums nedzina projām? Dzen projām, ja? Nē? Es neteiktu, nē. Man ir laiks? Jā, mierīgi, mums ir tā telpa norezervēta. Jā, šeit ir koku ņindzis. Latvijā. Jā, tie ir tie zērņi, kas kliedz. Tas ir tās caunas, viņas savā starpā komunicē. Man īsti nav skaidrs, kas tur viņām ir noticis, bet visticamākais, ka viņiem ir kaut kāda trauksmes sajūta, jo viņas ir mani pamanījušas, bet es neesmu pārliecināts, ka tas tā tiešām bija. Jo viņas uz mani tā kā beigi neskatījās.
Tas visticamākais varētu būt kaut kāds medību apmācības vai kaut kas tam līdzīgs. Ir kaut kāds vasaras sākums tas bija. Labi, tālāk. Es filmēju, patiesi stāsts. Šo skaņu iegaumējiet. Ja paveicas, man divreiz ir izdevies dzirdēt, rudeņos, septembris, oktobris, kaut kad tajā brīdī, klaiņojot pa kādām nomaļām vietām, var dzirdēt. Tas ir tas brīdis visticamākais, kad jaunieši tiek, jūs ar mani vairs nedzīvojat, jūs tagad paši. Tas ir tas brīdis, un tad šādu un tad var dzirdēt. Ja ļoti paveicas lūsi. Tā kā lūšu medības aizliegtas, tā iespējami palielinās. Skatāmies nākamā. Es neticu savām acīm. Kurš? Jā, patiesi stāsts Latvijā filmēts. Un, bailīgi, nebailīgi. Man personīgi nebija bailīgi. Mēs tur bijām 5 cilvēki tajā brīdī. Bija arī dāma, kas tur skraustījās, ko. Es nezinu, reizēm jau bailes paliek nokrist no velospēda, tajā brīdī nokrīt. Jā. Mēs tur visādi mēģinājām sasaukt, un tikai uz sievietes balsi viņš reaģēja. Tur jaunieši kaut ko daudzījās. Lūk, labi. Tad kaut ko tur tusējam, jā. Jā. Lūk, tāds vēl viens... Tagad vasaras sezona, life hacks, kā jūs savus pārgājienus varat līdzi paņemt pārtiku. Kas ir šis? Pudele ar ūdeni, iespējams bēržas sulām un tam līdzīgi. Kas vēl tas var būt? Nodzēst ugunskura, piemēram, nomazgāt rokas. Vai nomazgāt no pudeles rokas korķi nevajag pavisam nogriezt. Atgriezt vaļā, tikai mazliet, un tad tur bišķiņ pilārā. Bet tas varbūt arī, ja es viņu sasaldēju, tas ir kas? Uzlādēt viņu var ar augstumu. Augstuma akumulators ielieciet somā, paņemiet līdzi savas pārtikas un pārtikas lietas. Kartona kastes ļoti labi ielieciet 2 pudeles kartona kastē un varat aizvest jau uz mežu un atstāt, piemēram, augsto zupu vasarā. Jūs tur aiziet, jums tur ir katliņš un viss tur ir kārtībā. Tā es esmu darījis un vairākas reizes. Tā kā bieži vien es esmu viens cilvēks orķestris un tad man ir jāizdomā dažādi varianti, kā ko atrisināt. Un tad ūdens pudeles sasaldētas ļoti, ļoti palīdz atrisināt arī velo braucienos. Tā. Kas vēl ir svarīgs, piemēram, tāda atziņa, ka, piemēram, Mārupes ozola stāsts, tā, protams, ir traģēdija, cinisms augstākajā pakāpē, bet kas notiek ārpus pilsētas, to mēs neredzam, un tas mums nesāp. Un nākotnē man ir tāda iecerē, ka varētu veidot pieredzes mežu, kurā rādīt kopīgi mācīties, kā uzvesties mežā. Man ir sajūta, ka Latvijā kaut kas tāds ir ļoti nepieciešams. Ja kādam ir savs mežs, iespējams, mēs varam noslēgt dīlu. Labi. Jautājumi? Ir jautājumi? Jautājums arī. Kā atrast skaistas vietas mežā? Lidera kartes. Tas var palīdzēt. Otrs variants ir meklēt mazas upītes. Nevienmēr, bet var paveikties. Otrs variants ir jau, laika gaitā var piešaut acīs satelīta kartēs, redzēt, kādi tur ir meži. Priežu meži, egļu meži, lapu koku meži visbiežāk būs džungļaini. Ja gribās tādu romantisko vietiņu, ko es tur rādīju, tad kaut kāds liels izteikts reliefs jāmeklē. Tuvākās vietas Rīgai varētu būt Makstenieku meži. Tur viņi kādreiz bijuši pamatīgi izratināti, tagad tur ir kāpas palikušas, parks. Ir tur kaut kādi 3-4 ezeriņi, upīte. Tur var aiziet, izklaiņoties un šitā.
tas ir tāds variants. Nu, tā var atrast vietas, jā. Nav tā kā vienkārši ir jāiet un jāskatās. Upītes, strautiņi un tam līdzīgi. Jā. Jautājumi? Vēl kāds jautājumi? Varbūt jums ir kaut kādi padomi, lifehaki, kā pasargāties no otiem vai citiem kufariņiem. Jā. Senākos laikos ar darbu cilvēki esot tā darījuši. Pats es neesmu to praktizējis. Nezinu, garās bikses ar garām rokām tā daru es. Kādreiz es pūtu flakoniņus, un es jau daudz gadus neizmantoju to. Flakoniņus es izmantoju tajos brīžos, lai parādītu, kā viņus nevajag izmantot. Tas ir, šādā telpā nevajadzētu to darīt, ja arī mēs stāvam ārā barā, tad arī nevajag sev pūst virsū un visiem nav jāelpo. Tas ir tā, es tā kā ar viņiem sadzīvoju. Man tā kā ar ērcēm man arī nevaru lepoties. Gadā ir kādas 5 ērces, un citas stāsta šausmas. Tur vienreiz iegāja 12 ērces. Nezinu. Laikam nevaru ļoti palīdzēt. Sadzīvot. Samierināties. Tādā ziņā vasarā teltis palīdz. Es tā kā teltis ļoti reti ņemu līdzi, bet vasarā tas ir teltīm bonus. Jā. Tev kāds jautājums? Kā tās lidera kartes virs lidera kartes? Jā, lidera kartes. Kā viņas kaut kā ieskanētas? Kā tas strādā? Kā tas strādā? Ko meklēt? Uzspied, ko meklēt? Tur, kur tā lidmašīna. Tas ir noskanēts virsmas modelis. To jebkurš jūs varat atrast LGA.IA.LV. Kaut kāds tāds sarežģīts. Doties LV ir vēsturiskās kartes. Jūs varat meklēt, kā jūsu apkaime ir izskatījusies tur pirms 100 gadiem un tam līdzīgi. Tas arī veids, kā meklēt. Jā. Iespējams arī tajā LVM Geo. Man prāt, ka tur arī ir reliefs atrodams. Virsmas modelis lidera kartes. Jā. Jā. Piemēram, cepures. Cepures ir veids, kā padarīt atraktīvāku savu pārgājienu. Jauniešiem mēdz ļoti patikt. Otrs variants, tas ir roku darbs. Lubānā taisītas vilna. Atkal stāsts. Kāpēc tas jāaudzē? Tā kaut kāds izdzīvošanas elements. Ja kādreiz taisīja kaut kādas apģērbas cimdus un tam līdz, tad mūsdienās var uztaisīt stilīgu cepuri. Tā, piemēram. Tā. Kas vēl? Es esmu šodien atnācis speciāli dēļ jums. Tā, kur mums ir Emīlija? Šis ir, piemēram, es domāju, mūsdienās ir populārs tas online piedzīvojums. Online kursi, online lekcijas, viss attālināt. Es domāju, kas varētu būt mans online piedzīvojums. Tad šī patiesībā ir dāvana. Nepatiesība, viss iepriekšējais arī bija patiesība. Šī ir dāvana. Mans attālinātais piedzīvojums, ka tev deg acis, es jau redzu, tev pienākās. Es atvainojos, es nepamanīju kādu citu degošās acis. Tad šis būs nevis tev, bet tev būs jāuzdāvina šis kādam tālāk. Jā. Tas ir ugunskura iekurs. Tā nav sveca, tas ir ugunskura iekurs. No sveķiem veidots. Es pats viņus gāju salasīju. Emīlija mani uzaicināja, tad tev pienākās ugunskura iekurs. Un tad jūs varat uzdāvināt emocijas, piemēram, uzdāvināt kādai ģimenei, kurai ir jaunieši, kuri nekad nevar saņemties iziet ārā. Šis ir vēl viens iemesls iziet ārā. Nav tās, tad jums ir, eglīti, iekrunāsim eglīti. Tā, kāds jūtas vēl nopelnījis eglīti? Nē? Labi, tā bija iespēja. Palaidāt garām. Jā, ja teņas ir vairākas, varam izsolīt. Jā, kas būtu vēl tāds labs? Tu vēlies tādu? Jā. Bet tu tiešām viņu izmantosi? Uzdāvinās. Bet kādam, kurš to izmantos? Tiešām izmantos, jā? Un tad tu vari. Jo tas nav priekšmets, ko ielikt sekcijā un tad skatīties. Vēl ir iespēja paskatīties kaut kāds bildes un jā. Protams. Es sākumā ir nokavēju, bet staigājot pa mežiem bieži vien gadās atrast kaut ko ļoti interesantu. Kas ir labākais, ko tu esi atradis vai interesantākais? Visi min.
Izsakiet, jebkādus savus variantus, kas varētu būt visdīvaināk. Haralds zina, Haralds klusē. Visjocīgākā lieta, ko es esmu atradis mežā. Mašīnu bamperi, podi, plasmas visādi atkritumi, bet ir kaut kas vēl ļoti, es 99% pārliecināts, ka neviens neiedomāsieties. Cilvēks. Nē, es nē. Ļoti laba tēma. Par dabas rangeriem es neizstāstīju. Kas rada vislielāko, diskomfortu sajūtā tiem, kuri mežā neuzvedas labi. Ne jau policija, bet vietējie cilvēki, kuri aizrāda. Tas ļoti labi strādā. Un savās teritorijās tieši vietējie cilvēki bieži vien ir vislabākie rangeri, kas pieskata, mēs tūlīt izsauksim policiju. Neliksies mierā, mēs vēl kaut ko izdarīsim. Tas ļoti labi strādā. Tā kā, tas kā es varu pasargāt. Un 8-kājus es esmu atradis mežā. Stikla burkā 8-kājus. Tas ilgi. Nē, viņi bija kaut kādi marinēti, pusmarinēti, kaut kādi tam līdzīgi. Pats vajadzēja ielikt bildi. Es ilgi, tas kādas vairākas minūtes nesapratu. Man likās, kas tās pēc dīvainām bietēm, kas tie tādi ir. Viņi tādi satinušies. Es domāju, ka tās ir saknes. Tādas sapninušies. Jā, 8-kāji. Tā ir visdīvainākā lieta, ko es esmu atradis mežā. Jā, jautā. Par šitām bildītēm. Tā ir kaut kāda tiek izsver skrūvēm, neko neskrūvēm. Nē, tas nav skrūvs. Tas ir manā privātā mežā. Šeit mēs vēl izmantojam drusku virvītes, bet pamatā tas ir stutēšanas metode. Sastut. Jā, protams, nekādas naglas aizmirstiet. Naglas ir jāizmanto, galdniecībā un tur, kur tas ir jāizmanto. Tālūk. Labi, man ir jautājums tev. Ko tu šodien paņemsi līdzi no šodienas sarunas, manas stāstījuma? Es domāju, ka es visu atcerēšos. Visu atcerēsies? Labi, nenostrādāja mans jautājums. Ko tu ieguvi? Kas tev bija tāds mazais wow? Man patīk tās mājiņas, ka viņas var vienkārši uzstutēt. Sienu vai kaut ko naglo. Tātad pieredzes mežs tiešām ir nepieciešams nākotnes. Tu tikko apstiprināji. Tu to nezināji, tagad to zināji. Vienkārši sastutēji. Tur viss ģeometrija bišķiņā, tur sastutēji. Ko Emīlija domā par mani šodien? Ļoti forši, man ļoti patīk. Man patīk tās baļķi idejas par to uguns, kur taisa uz tā baļķi. Tas ir šīs? Jā. Šis ir ugunskurs, jā? Tie, kur nezinu. Tie, kur palaid garām. Lūk. Tālūk, jā? Tālāk. Tā. Par ko vēl? Vai arī finišs, vai kā? Es jūtos tā kā neērti, es pārtērējis laiku, pusstundu. Viss kārtībā, ja? Labi, tev arī eglīte pienākās. Kā var sākt? Kas man ir jādara, lai es izdomātu, tas ir nakšņot tagad mežā, vai gribēt izdzīvot mežā? Kas man ir jādara? Jā, aizmirst vārdu izdzīvot. Tu neej tur sev pierādīt kaut ko tam līdzīgi, ka tēlos izdzīvotāji, kaut kas noies greizi visticamākais. Kas tev jāzina? Paņem, paskaties, tad, kad būs skaidrs debesis, naktī būs silts laiks un ej nakšņo pļavā. Paņem folija paklāņu. Ar foliju vienā pusē izklāja. Jo folijas rada to mākslīgo sajūtu, ka viņš tevi silda. Viņš vienkārši tavu siltumu pietur. Tāds paklājiņš, kur izrulē. Var arī nepirkt pa 8 eiro, var arī nopirkt depo to materiālu, kur liek zem siltajām grīdām nogriezt, cik tev vajag. Un guļamais. Segu var arī paņemt. Rīgā dzīvo vai kur? Nogrāni, ļoti labi. Zilie kalni, nē, bet tur otrā pusē kaut kur var iet un meklēt klaiņot. Tur ir kaut kāda upīta tālumā. Es tur esmu veidojis. Berlīnes pagrieziens, krustojums, kaut kur tur var mēģināt. Tur te varbūt neviens netraucēs. Tā kā būs klusi. Un tā nakšņošana izvēlies, lai nav tūmā šoseja. Ne tur ir klausīties. Mieru. Nav problēma iekāpt vilcienā aizbrauc kaut kur. No rīta aizbrauc atpakaļ. Tas ir tāds vienkāršākais variants. Tu nenosalsi. Guļamais paņem komforta temperatūru, kas ir, ja tā būs 0, tev jau būs karsti vasarā, vai kaut kā tam līdzīgi. Arī otrs variants, piezvani man, es tev nokonsultēšu. Vai arī paņemšu līdzi kādā savā pasākumā. Tā var darīt. Uz tiem pasākumiem var pieteikties?
Jā, visbiežāk ir tā, ka mani aicina ciemos, šad un tad es izsludinu pats, bet tu piezvani un tev ir līdz vēl kāda draudzene, draugs. Mēs, ejam, nakšņojam, daram. Drīzumā es to darīšu. Tā kā es jūs varu paņemt līdzi. Tā kā, tad jums ir jāpiesako man. Jā. Vai jāsaglabā mans telefona numurs vai kaut kā tam līdz. Jautā. Tieši šis nē, bet šādus te reāli stāsts, ka var atrast mežā. Tas ir tas, ko var iet un meklēt krūmos un vietās, kas nav tā kā, parks. Un kas tas ir? Varbūt mazas stirniņas? Tā jau bieži diezgan liela stirniņa, bet jā, tā ir stirniņa. Tā ir meža cūka, kas nav bijusi arī šausmīgi liela. Iepriekšējo galvaskaus, kur es biju atradis, šis nav mežā atrasts, bet ir tāds, kur es esmu atradis mežā, tas aizceļoja uz Norvēģiju. Tas ir Brīvdabas skolas tagad atribūts. Tā kā tam ir kaut kāda vērtība, ja kas. Tālāk. Ja man būtu, es varu stāstīt, es domāju, dienu. Ja ar visām bildēm tam līdzīgi, tur mierīgi 24 stundas. Un no A līdz Z es jums varu stāstīt šādus trikus. Man bija gods un pagodinājums šodien būt. Man ļoti patika, ka man tik daudz nebija jāstāsta par sevi, kad bija tas iemesls stāstīt, kā iet un ko darīt. Un es ļoti ceru, ka jūs to stāstu par, tagad jūs savā sirdī mazliet esiet bišķiņi vairāk dabas rangeri. Jā, protams. Kurā Latvijas pusē visforšāk ir? Nav tāds. Man nav. Nav tāds visforšāk. Kurzemē ir vairāk tie kaut kādi ēgļu meži, bet arī nav izteikts. Ir vietas, kur es esmu visvairāk to darījis. Bet iesācējiem, teiksim. Aizēju uz meža parku un eju pa asfalta taciņām, eju pa tām taciņām, kas ir gar asfaltu. Tur ir augšā, lejā un tam līdzīgi. Tas ir pirmais, ko tu vari darīt. Otrs variants, tev jau, bija viena laba taka, kuras neatceros no galvas. Aizēju Līgatnē uz, es atkal neatceros nosaukumu, tur ir tāda grava, Ramatu grava varbūt. Nē, tas bija pie Cēsīm. Gar Līgatnes upi, to var pastaigāt. Tur, kur Līgatne ietek Gaujā, un tad ejiet upe, Līgatne. Līgatnes ciematā, Līgatne ietek Gaujā, sākat no tās vietas un aiziet līdz centram. Jūs jau tur būsiet šitā dabījuši piedzīvējumu. Tur augšā, lejā, izdomājat kaut kādās vietās, redzējuši tos alu pagrabus, viņi tur vienā vietā ir gar pašu upi. Pats iesākums, kā jūs varat pamēģināt. Jums interesē, ja tie ir džungļos vai nē? Ja nē, tad es jūs varu pamēģināt ievis džungļos. Un tālūk. Visādas tur uzdevumus un tam līdzīgi. Jā, jautājumi. Jautā. Es esmu šeit, es rītā te nebūšu. Tūlīt aiziešu un jautājiet. Jums ir... Visi jautājumi nav. Liels paldies jums. Paldies. Jā, tu man kaut kas pienākas? Jā, tā viņa vēl tās. Paldies. Arī tam filmā. Paldies. Ļoti jauki. Man vēl ir dažas eglītes. Ļoti ekskluzīva iespēja. Jā, droši ņemiet. Aiciniet vēl ciemos, ja jums ir luste. Vai arī satieciet mani mežā, piemēram. No kā viņas taisīt? Egļu sveķi. Tikai? Un mazliet bērns tās. Jā, ekoprodukts. Smaržo, labi deg un tam līdzīgi. Kā tevi sauc? Rihards. Čau, Rihard. Jā. Kā tev saukās? Tu esi skolas fotogrāfs? Nē, skolas, bet man jau šitā pasākuma paņēma. Paņēma, jā? Ko tu vispār dari? Multimedija komunikācija. Komunikācija. Tu esi tā kā pasniedzējs? Nē, tas otrā kursa students. Otrā kursa students. Ok, izdomā. Es man ir draugs, kuram patīk. Tu pats arī drīksti. Es arī varu. Jā. Lūk. Formāli, neformāli sadi. Es ceru, jums patika. Vai kāds jūtas vīlies? Tā kā kaut ko citu varēja. Sajiet godīgi. Nē? Ir iespēja tikt pie eglītes. Jā. Bija patiesi ļoti interesanti. Bija interesanti, jā. Jā. Domas dabā, tas ir tas vārdu salikums, kā man var atrast mežā. Dabā. Sociālos tīklos. Šito tu vari nofotografēt. Ideāli. Un... Jā, esmu... Es tieši domāju, ka tas ir.
Pagaidiet, lūdzu, kā jūs var atrast kaut kādā... Nu, šito tu vari nofočēt. Facebookā vai kā, nu, ja, piemēram, gribēs kādreiz kādā... Jā, es tev iedošu tūlīt. Vienkārši.